Man šīs dienas stāsts būs savukārt par pieminekļiem un par to, kāda loma tik tiešām pieminekļiem ir šo ar deportācijām saistīto visu notikumu saglabāšanā, atmiņas saglabāšanā. Lūk, un šeit jāakcentē, ka tik tiešām tātad pieminekļi ir tādi saudabīgi laika zīmju, liecību, notikumu tādi atmiņu liecinieki. Un jau jāakcentē, ka sākot ar atmodu ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē, tīpaši rietumos, Rietuma Eiropā, tātad pēdējās 2 desmitgadēs norisinās tāda saudabīga pagātnes pārdomāšana, kā atzīst arī citu valstu pētnieki, un proti līdz ar to mainās cilvēka attiecības ar vēsturi, un ir sācies tāds atmiņas un pieminēšanas vispasaules triumfa laikmets, ja to tā varētu nodēvēt. Lūk, un tātad Latvija, protams, nav izņēmums, un līdz ar atmodas sākšanos, tātad 88., 89., pat 87. gads, tas ir tas laiks, kad beidzas šo 50 gadu ilgušais klusēšanas periods, un cilvēki sāk skaļi runāt par to, kas ir norisinājies tātad padomju laikā, un tostarp arī sāk runāt par deportācijām. Sāk veidoties līdz ar to arī politiski represēto klubi, pirmsākumos, pēc tam arī biedrības, kas savukārt ļoti aktīvi iesaistās dažāda veida pieminekļu, sākotnēji tātad lokālo pieminekļu reģionos, pieminekļu izveidošanā iesaistās un arī notiek ziedojuma vākšana, aktīvi tiek apspriest sabiedrībā šī atceres vietu izvēle, un zīmīgi arī tas, ka tātad pateicoties Fonda Sibīrijas bērnu aktivitātēm, tas gan ir nedaudz vēlāk, bet tātad šīs piemiņas zīmes, piemiņas akmeņi tiek izveidot un uzstādīt arī ne tikai Latvijā, Latvijas teritorijā, bet arī ārpasaulē, proti tātad šajās izsūtījuma vietās. Un šeit, kā jūs redzat, šis pieminekļu izveidas nepieciešamības pamatojums, ko atzinusi kāda no uzrunātajām represētajām sievietēm, tātad 91. gadā laikrakstā Liesma atzīst, ka kamēr dzīve ir atmiņa, tikmēr dzīve ir arī tauta. Līdz ar to tātad šie pieminekļi un viņu šis vēstījums, kas tiek pārmantots un nodots tālāk nākamajām paudzēm, ir ļoti būtisks un svarīgs. Lūk, protams, ir svarīgi arī saprast, cik tad plaši šī pieminekļu kustība, kas aizsākās ir īpaši tātad atmodas periodā, un to kulmināciju sasniedz 91. gadā, kad visvairāk pēc profesora Zelšas apkopotiem datiem šie pieminekļi tika uzstādīti, tostarp arī turpinās vēl joprojām, tātad būtu svarīgi saprast, cik tad tik tiešām šobrīd mūsdienās ir daudz šāda veida piemiņas zīmes izveidotas. Un šeit, lūk, pateicoties Latvijas okupācijas muzeja piemiņas vietu programmas, ietveros tātad apkopotiem datiem, pētnieki ir atklājuši, ka kopumā ir 390 piemiņas zīmes, kas ir veltītas deportācija, represēto vai arī režīmu upuru piemiņai. 40 simboliskās kapa vietas un 109 reālas kapa vietas, tos starp deportāciju, represiju un režīmu upuru abadījumi. Bet jāsaka, ka kopumā, diemžēl, vēl joprojām līdz mūsdienām nav izveidojusies viena noteikta institūcija, kas šos datus, ko, teiksim, pateicoties tātad Latvijas okupācijas muzeja piemiņas vietu programmas ietvaros savāktiem datiem, papildinātu un tā centralizēti veiktu kaut kādu statistiku. Diemžēl, tātad, kā es jau teicu, šobrīd šāda viena institūcija nav, un tas ir tāds trūkums, ko iespējams vajadzētu laika gaitā arī novērst. Kā jau es minēju, tātad kopš atmodas perioda sākuma cilvēki ļoti aktīvi sāka iesaistīties sarunās un diskusijās par to un izteica arī vēlmi, ka ir nepieciešams viens valsts nozīmes memoriāls komunistiskā terora upuriem. Un tostarp tātad, lai atcerētos šos bojā gājušos cilvēkus, šo vēsturisko faktu vispār kā tādu, tostarp arī, lai simboliski tātad iemūžinātu šīs represēto ciešanas un zaudētās dzīves. Lūk, un tad piemineklis ir tāds, varētu teikt, tādas traumatiskās pagātnes pieredzes atcerēšanās vieta ļoti daudziem šiem cilvēkiem. Un tādēļ tātad līdz ar atmodas sākšanos ļoti aktīvi aizsākās šīs diskusijas par to, ka šāds memoriāls ir nepieciešams, bet jāatzīmē, ka vēl joprojām līdz pat mūsdienām šī memoriāla iedzīvināšana dzīvē tādā fināla stadijā vēl joprojām nav īstenota. Un tātad pirmais šis projektu konkurss un, pareizāk sakot, pirmie tādi iedīgļi šāda meta, jeb šo valstiskas nozīmes pieminekļu izveidai aizsākās mītiņā pie Kongresa nama 1988. gadā, kad cilvēki ļoti aktīvi sāka par to runāt un arī sāka spriest par memoriālu iespējamo šo novietni.
Un tātad lūk pēc cilvēku ierosinājuma Latvijas Komunistiskās partijas centrālās komitejas sēdē tika izskatīts šis priekšlikums un uzsākt arī brīvprātīgo ziedojumu vākšanu. Tostarp tika aicināts cik viens Latvijas iedzīvotājs arī iesniegt savus priekšlikumus par tātad šī piemiņas vietas iespējamo atrašanos. 1989. gadā tika veikta aptauja, un iedzīvotāji ļoti aktīvi arī iesaistījās, un tātad galu galā tika nolēmts, ka visplašāku atbalstu ir ieguvusi vieta Toņkalna preču stacijas rajonā. Savukārt darba grupa, kas tika izveidota par godu tātad šī valstiskās nozīmes memoriāla izveidei, tam nepiekrīt, un līdz ar to arī sākas pirmie šie sarežģījumi, kas traucēja piemiņas memoriāla izveidošanai. 91. gadā vēlreiz tiek izsludināts konkurss, projektu metu konkurss, un par labāko variantu tiek atzīta tātad Jura Paigļa un Oļģērta Ostenberga vadībā piedāvātie šie projekti, un viņi tostarp piedāvāja tātad 4 iespējamās pieminekļu izveides vietas Meža kapos, Uzvaras bulvārī, Toņkalna preču stacijā un Zaķu salā. Diemžēl atkal sākas diskusijas, atkal sākas strīdi, un šis projekts netiek realizēts, jo nevar vienoties par piemērotākās vietas, proti par piemērotāko vietu. Nākamais posms, kas attiecās tātad uz šī valsts nozīmes pieminekļu izveidi, saistāms ar 97. gadu, kad pateicoties vairāku 6. Saeimas deputātu un pieaicināto sabiedrisko organizāciju, tostarp represētu organizāciju pārstāvju un vēsturnieku aktivitātei, Saeimā tiek izveidota okupācijas upuru atbalsta dome, un kas savā pirmajā sēdē nolēma nosūtīt vēstuli valsts prezidentam ar ierosinājumu izsludināt konkursu par komunistiskā terora upuru piemiņas zīmes pieminekļu izveidu un tā celtniecību Rīgā. Sākotnēji bija plānots tātad Esplanādē. Tika iesūtīti 42 projekti, un šajā konkursā par labāko tika atzīts Kristapa Gulbja izveidotais mecs, saistītais akmens. Tātad akmens, kurš ir aptīts ar tādu saudabīgu dzeloņu drāti. Atkal jāsaka, asas diskusijas sabiedrībā, cilvēki nav apmierināti, apšauba šīs tiesības vispār realizēt šādu veidu darbu, jo viņuprāt šis piedāvātais vizuālais veidols tomēr nav pieņemams. Arī šis monumenta raksturs un nolietne, tātad proti sākotnēji tā bija Esplanāde, vēlāk cilvēki vēl piedāvāja daudz un dažādas vietas, un vēl jāpiemina arī šī Ojāra Feldberga apsūdzība Kristapam Gulbim plaģiātismā, it kā, ka viņš būtu tātad šo ideju, proti Feldberga ideju nozadzis, kas gan vēlāk pierādās, ka tāds nav. Nu, lūk, un tātad atkal šis viss projekts, šī visa sākotnējā pozitīvā labā iecer nevirzās uz priekšu. Nākamais posms ir 98. gads, kad tiek atkal organizēts jauns projektu konkurss un iesniegt 70 darbi, un šoreiz par labākiem atzīti arhitekta Kāļa Alkšana un tēlnieka Jāņa Karlova izstrādātais kopdarbs Bārenīta. Šeit atkal man jau sanāk atkārtoties cilvēku diskusijas, neiecietība pret darbu vizuālo veidolu, proti, kā jūs redzat šeit arhitekta Jāņa Lejnieka citātu, ka viņaprāt šī piemiņas zīme tomēr nav pietiekami labi, jo nez vai vajadzētu tik skumju un elēģisku tēlu nostiprināt pasaules apziņā kā Latvijas simbolu. Un lūk, tātad atkal šīs diskusijas sabiedrībā un sākotnēji tika paredzēts, ka tas būs AB Dambī, šī pieminekļa novietne, un līdz ar to vecāku gadagājumu cilvēkiem tā būtu nepieejama vieta, un tādēļ atkal šis Bārenītes izvēlētais pieminekļa veidols netiek apstiprināts, netiek virzīts tālāk, bet pateicoties tātad 2008. gadā Sibīrijas fonda Sibīrijas bērni iniciatīvai un konkrēti tātad kinorežisorei Dzintrai Gekai un viņas iniciatīvai pieminekli tomēr 2008. gadā uzstāda parkā iepratīm Rīgas pilī, un tas ir veltīts visiem bērniem, kas tātad 41. un 49. gadā tika izsūtīti no Latvijas. Šeit jūs redzat arī tādu Kāļa Alaiņa piemiņas zīmi, kuru tā projekta fonda Sibīrijas bērni dalībnieki braucot ekspedīcijās arī ļoti bieži dažādās šajās savulaik deportēto cilvēku nometinājumu vietās arī uzstāda. Un šeit jūs redzat arī šo Bārenītes tēlu. Tā, kādas problēmas tu nelielas? Līja, tālāk. Uzskaidās. Jā, labi, paldies.
lūk, un tātad šeit sākas līdz mūsdienām, beidzot tā teikt, līdz pusē realizētais projekts, ja tā varētu teikt, proti šis projekts Putenī, kā es esmu arī šeit nodēvējis, šis nepabeigtais stāsts, proti šī pieminekļa pirmsākumi meklējami jau 98. gadā, kad tātad tēlnieks Pauls Jaunzebs un Juris Poga šo pieminekli sākotnēji izstrādāja kā tādu monumentālu pieminekļa veidolu, proti tādu ģimeni, kas ir ieputināta it kā sniegā. Un šeit jūs arī redzat Paula Jaunzema komentāru par to, kādēļ tieši šāda izvēle. Atkal jāmin, ka, diemžēl, tātad šī projekta autori sākotnēji piedāvāja šo iespējamo novietnes vietu Esplanādē, to neapstiprināja nedz tātad šī projekta komanda, nedz arī cilvēki, viņuprāt, tur tas neiederējās, tad tālāk tika piedāvāta iespēja pie augstākās tiesas ēkas, arī Torņakalns, līdz beidzot 2001. gadā, līdz ar tātad 1941. gada deportācijas 60 gadi, kad arī šis piemineklis tika sākotnēji iecerēts atklāt, tika rasts kompromiss, un daļēji šis piemineklis tiek izveidots tātad Torņakalnā. Šeit jūs redzat, kāds šobrīd šis piemineklis izskatās, bet uzreiz jāsaka, un arī tātad sarunā ar pašu tēlnieku Paulu Jaunzemi, viņš izsaka ļoti lielu nožēlu, ka vēl joprojām šis piemineklis nav pabeigts, un viņa sākotnējā iecerē nav īstenota. Arī sabiedrībā līdz ar to, ka šis piemineklis nav pabeigts, ir tāds duāls vērtējums, un proti eksperti it kā atzīst šo mākslas darbu un novērtē un slavē to starp šos akmenī cirstos tēlus, kas ir stilistiski izturēti un līdz ar to tuvi latviešu akmens tēlniecības garam arī šo izskalumu veidu. Savukārt daļa represēto šo vizuālo veidolu tieši kritizē un apzināti arī ignorē gan 14. gada 25. tātad 14. jūnijā 25. martā atceres dienās. Tēlnieks Pauls Jaunzeme arī atzīmē, ka ar šiem akmeņiem viņš ir simboliski tā kā vēlējies izdarīja to pašu, ko savulaik izdarīja ar deportētiem cilvēkiem, viņu likteņiem, un šie akmeņi it kā runā. Viņš vēlējies, lai šie akmeņi runātu vēl daudzās paudzēs un stāstītu par šīm cilvēku ciešanām. Lūk, šeit jūs redzat, kādam tad vajadzēja izskatīties šim tātad tēlnieku sākotnēji iecerētajam metam, kur viņš piedāvāja arī projektu konkursā un kuru arī apstiprināja, bet dažādu peripētīju dēļ neīstenoja dzīvē. Un šeit, lūk, jāsaka, ka sākotnēji tika paredzēts, ka pieminekļa ansambļa projekta metā būs melns akmens segums, kura centrā atrastos akmenī izkalti tēli, kas šobrīd ir redzami tātad Torņakalna stacijā, bet vēl papildus tātad ap šiem tēliem būtu arī 10 akmeņi, kas liecinātu par represēto cilvēku lielākajām nometinājumu vietām Sibīrijā, to starp Jatlaks, Norīska, Omska un citas. Un turklāt tātad naktī bija paredzēts, ka šis pieminekļa ansamblis būtu izgaismots. Strīdi, kā jau es minēju, vēl joprojām, diemžēl nav rimušies. Putenī ir tāds tiešām ļoti sāpīgs objekts šobrīd, bet tas risinājums iespējamais un arī, ko mēs šī projekta ietvaros rekomendējam, protams, saistīts ar to, ka šis Putenī sākotnējais mets būtu viennozīmīgi realizējams līdz galam, un arī šobrīd, cik mazliet ir dzirdēts, ka it kā līdzekļi esot atkal kaut kādu piešķirt, un it kā ir paredzēts, ka varētu kaut kas notikt, un šo projektu realizācija varētu tikt īstenot līdz galam, bet vēl joprojām, diemžēl, nekas nav reāli darbībā sācies. Un šeit jāakcentē tas, ka tātad Latvija arī šajā ziņā nav nekas unikāls, jo proti līdzīgas problēmas arī tātad Amerikas Savienotajās valstīs bija novērojamas, kad tika netālu no Baltā nama tika izveidots memoriāls godinot Vjetnamas un Korejas karos kritušos cilvēkus. Lūk, un tātad šie cilvēki arī viņu piederīgie sākotnēji neatbalstīja šo izveidoto memoriālu, un tad rodot kompromisu, jeb risinājumu, šis piemiņas memoriāls tika pilnveidots, papildinot to ar tādiem identificējamiem kara dalībnieku
akmens skulptūrām. Nu, lūk, un šis ir arī, kā jau Pauls Jaunzems norādīja, tātad viens no variantiem, ko varētu īstenot dzīvē. Vēl viena aktivitāte, kas pēdējos gados, tātad 2007. gadā konkrēti rodam tās pirmsākumi, ir tas, ka tātad tika izsludināts vēl viens jauns projektu konkurss, un šajā konkursā uzvarēja Kristapa Ģelža izveidotais, varētu teikt, tāds pat patiesībā ļoti daudz funkcionāls, gan audiāli, tātad, gan vizuāli, gan audiāli, tātad tāds uzrunājoša piemiņas vieta, kuras vārds un tas nosaukums ir Vēstures taktīla, kas ir paredzēts tātad pie Latvijas okupācijas muzeja. Bet, diemžēl, arī šobrīd tātad sazinoties ar projektu autoriem, vēl aizvien nekas reāli darbībā nav uzsākts. Tāpat jāatzīmē, kā jau sākumā teicu, tātad trūkst šīs vienotās pieminekļu politikas izveidas Latvijā, proti gan šie normatīvie akti, kur šobrīd īsti neaizsargā tātad šos pieminekļus, kas ir piemiņas zīmes, kas ir izveidotas reģionos, gan arī nav šis vienotais konceptuālais skatījums kopumā vispār uz visu šo pieminekļu politiku Latvijā. Un tostarp, kā jau es teicu, šī centralizētā visu pieminekļu uzskaita vienotais reģistrs, kas arī viennozīmīgi palīdzētu veicināt šīs kopējās atmiņas veidošanu. Tas ir paldies patiesībā īsumā izskrienot cauri šiem ļoti gariem un sarežģītajiem procesam un ar pētījumu detalizētāk. Iespējams, jums būs iepazīties tātad topošajā grāmatā Padomu deportācija pieminēšana Latvijā atmiņu politika un publiskā telpa. Un tad arī, iespējams, radīsies vēl kādas citas rosinošas idejas jums. Paldies tiešām!